Saldumi ir ļoti, ļoti skābi. Cukurs izraisa atkarību, cukurs izraisa smadzeņu darbības traucējumus. Ja? Tas ir pierādīts. Tas ir tik tiešām pierādīts, vienkārši vajag palasīt. Un bērniem, Dieva dēļ, līdz pēdējiem centieties nedot tos, teiksim, konfektus un kaut ko, jo ir tik daudz alternatīvu, es varu par dažām pastāstīšu, bet jo vēlāk jūs viņu pieradināsiet pie šīm baltajām narkotikām, jo labāka veselība jūsu bērnam būs. Ja? Kāpēc bieži vien arī mūsu, teiksim, 40, 50, 60, 70 gadīgiem cilvēkiem šobrīd ir labāki, teiksim, rezultāti, tā, kad testa diagnostikā nekā maziem bērniem, ja? Tas ir tikai un vienīgi šis te uzturvielu un pārtikas jautājums. Ja? Tātad es biju vienu brīdi ļoti dusmīga, es teicu, par katru zobu, ko jūsu bērnam labos, jums vajag izraut vienu jūsējo. Ja? Tas ļoti nežēlīgi skan, bet tik tiešām vecāki sabojā tiem bērniem zobus. Zobiem nav jābojājās, ja? Vispār nav jābojājās līdz 120 gadiem, kopš cilvēks dzīvo, ja viņam ir nav uzturvielu deficīts, tad zobiem nav jābojājās. Kas šodien notiek? Ja? Cukura diabēta 4 gadu vecumā bērniem reģistrēts. Ja? Zobu ārsts, teiksim, jau zobus sāk labot bērnam, viņam vēl nav, viņi jau vēl izlīduši, viņam jau viņi ir cauri, mīļie vecāki, domājam ar galvu. Ja?